Jaunais gads ir klāt, un klāt ir arī krāpnieki ar vecām metodēm. Šoreiz gan nedaudz pamainīs teksts, atnāk īziņa no punkts valsts ID punkts, un tur rakstīts, ka tu esi nokavējis kaut kādu maksājumu, un tur uzzināt pilno lēmumu un saprast, kas vispār tas ir par maksājumu, apmeklējot īziņā minēto saiti, kur beidzas ar punkts online. Aizdomīgi. Atram šo saiti, atrast lapu, kurā parādās vienotās autentifikācijas moduls, kurā var autentificēties ar kādu no bankām, bet tas nav īsts vienotās autentifikācijas moduls, tāpēc ka mūsdienās vienotās autentifikācijas modulī var autentificēties tikai ar Smart ID, e-parakstu un e-ID skanu. Labi, joku pēc es atveru kādu no šīm viltus internetu bankām, ievadīju savus datus, un tad parādījās lādēšanās rimbulīs. Kāpēc? Tāpēc, ka es tikko savus datus nosūtīju krāpniekam. Krāpnieks nokopēja šos datus, ievadīja īstajā internetu bankā, un tad man atnāk pieprasījums no Smart ID autentificēties. Ja es to apstiprinu, es ielaižu krāpnieku savā kontā. Pirmkārt, viņš redz visus mans datus, otrkārt, viņš var veikt mazus zibu maksājumus bez Smart ID apstiprinājumu, bet viņš parasti to nedara. Tas, ko viņš dara, viņš sagatavo milzīgu maksājumu par lielu summu un uzmet kļūdu šajā viltus internetu bankā, un tu domā, ka kaut kas nav kārtībā, atnāk Smart ID PIN 2 pieprasījums, tu domā, man ir jāievada vēlreiz, lai to kļūdu novērstu, un ja tu to izdarīji, tad no tava konta aizgāja milzīga summa. Neapstiprini nezināmās lapās, it sevišķi, ja tās beidzās ar punkts online, Smart ID pieprasījums, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.